Sveiki! Te ir atpakaļ Emīlija, un šodien esam atpakaļ ar pārdomu video, un jā, es zinu, ka tik daudz no jums gribēja, lai es atsāku atkal viņus filmēt, es zinu, ka tik daudz no jums gribēja atkal dzirdēt šāda veida video, kurā es runāju par kaut kādu konkrētu tēmu. Es izlēmu atdzīvināt atkal šo veidu video, tāpēc, ka man tā patika slēgt kameru un vienkārši runāt par kaut kādām svarīgām tēmām, kas notiek manā dzīvē, kas kopumā, kaut kādām lietām, kas notika dzīvē. Un man likās, ka tajā laika posmā jums arī patika klausīties tāda veida video. Un kaut arī nebija tik daudz skatījumu, cik teorētiski latviešu YouTube būtu, jā, šis ir labs skaitlis, bet daudziem no jums es devu kaut kādu kvalitāti, daudziem no jums es devu kaut kādu padomu, varbūt kaut ko iedvesmoju, varbūt kaut ko lika aizdomāties. Un es gribu, lai jūs uzrakstat lejā, vai jums patika tāda veida video, vai jūs gribat vairāk tādu veidu video, vai tas ir labi, ka es viņu taisu šobrīd, jo es gribu zināt, vai tas tiešām kādam der, un ja kādam tiešām tas ir kaut ko nozīmē un palīdz vai patīk paklausīties ik pa laikam, reizi 2 reizes mēnesī, piemēram, tad es turpināšu ar lielāko prieku šos video filmēt. Bet šodien mēs runāsim par pašpārliecinātību. Un šī ir tāda liela tēma, kuru man vienmēr visi prasa Instagramā, man vienmēr prasa visi. Tāpat arī YouTube'ā, kaut aizam maniem haul video. Kā tu esi tik pašpārliecinātā? Kā tu vari vilkt tās drēbes? Kā tu vari krāsoties tā, kā tu krāsoties? Kā tu vari filmēt video un nebaidīties, ko cits par tevi domā? Un viens no biežākajiem jautājumiem, ko es saņemu tieši specifiski Instagramā, ir kā tu esi tik pašpārliecināta un kā tu neļauj citu cilvēku viedoklim ietekmēt tevi. Un šodien es gribu parunāt tieši par pašpārliecinātību un kā tas ietekmē mūs visus. Un šodien es gribu parunāt par pašpārliecinātību, kā to panākt gatavu. Man nav īsti specifisku padomu, bet es ceru, ka pār šīs lietas jums iesaknēsies galvā un palīdzēs jums atrast iekšējo sevi un atrast, kā būt labākai versijai sevis pēc šī video. Kad es biju 21 gadu veca, kas ir aptuveni 2 gadi atpakaļ, es ļoti daudz mainīju sevi priekš citiem cilvēkiem. Es gribēju būt labs draugs visiem cilvēkiem sev apkārt, un es nebiju tas, kas es esmu patiesi, un es mainījos un pielāgojos visādām vidē, visādām sfērām, visādiem cilvēkiem. Un, ja kas, tas ir mans kaķis, kurš lēkā pa plauktiem, tas fons skaņas. Bet es mainījos konstanti cilvēku dēļ. Es gribēju būt labākā versija sevis, es gribēju būt, kas viņi grib, lai es esmu. Tāpēc, ka daudz dažādu vides, ir skolas vide, darba vide, ir kaut kāda nozaru vides, ir kaut kāda hobiju vides, un es mainījos atkarībā no tām vidēm, lai kaut kā vairāk patiktu tiem konkrētiem cilvēkiem. Un kad es sāku palikt jau 22, un tagad man jau 23, tīpaši pēdējo 2 gadu laikā es sapratu to, ka es būšu tāda, kāda es esmu, un es neļaušu nevienam citu viedoklim ietekmēt sevi. Protams, ja tas nav ģimenes viedoklis, tas nav tuvinieku viedoklis. Tā ir pilnīgi cita lieta. Mēs runājam par to, kā būt pašpārliecinātai sociālajā, publiskajā vidē, kurā, protams, ietekmēt ģimene ir svarīga lieta, un tuvi draugi ir svarīga lieta. Mēs nekad nevaram viņus vienkārši paņemt un izmest miskastē. Es runāju kopumā, kā pozicionēt sevi publiskajā vidē un beigt iespringt, ko citi domā par tevi, un vienkārši chillot pa žīziņu, ok? Es atvainojos, ka izmantoju angliski un krievisku vārdus, bet tā esmu es, un tas būs, kā tas ir. Kad sākās parādīties 22, 23 manā dzīvē, es sāku saprast to, ka palielam ir vienalga, ko citi par tevi domā, tāpēc, ka mēs pozicionējam sevi. Pat sociālais tīkls tā nav realitāte, tā ir fantāzija. Paši padomājiet, mūsu feed ir perfektā versija no mūsu dzīves. Tie neesam mēs reālajā dzīve, tā ir perfektā realitāte, kuru mēs gribētu. Bet tā ir perfekti izvēlēti kadri. Mēs neliekam katru sekundi no mūsu dzīves. Viņi neizskatīsies tik skaisti ar visiem tiem filtriem un editingiem un airbrush un facetune. Tā ir fantāzija. Un ar vecumu es sāku arvien vairāk novērtēt klusumu, vairāk novērtēt būšanu ar sevi, vairāk novērtēt paņemt pauzīt no visu. Un vēl joprojām man dažkārt ir grūti saprast, kāpēc cilvēki konstanti kritizē visus pēc kārtas. Un cilvēki man piemēram YouTube'ā, un es nezinu, varbūt viens no jums ir tas cilvēks, kurš man rakstīja, ka
tu visu laiku, tu neproti uzņemt kritiku. Un šī ir viena no tām stigmām, ko esmu sapratis Latvijā, ka cilvēki tevi var kritizēt, bet tu neko nevari atbildēt. Tāpēc šī ir vairāk kā latviska lieta. Un, ja mēs gribam runāt vairāk par pašpārliecinātību, par ko šis video, es vēl saprotu to, ka pašpārliecinātība nāk ar laiku un ar savām, kā tu manifestē savu dzīvi savā galvā. Kā tu pozicionē sevi un kādu dzīves plānu tu manifestē savai nākotnē. Es beidzu uztraukties, par ko domās 101 cilvēks, pirmkārt, tāpēc, ka man parādījās sociāla platforma, un ja es uztvertu, ko katrs cilvēks par mani domā, es sajuktu prātā. Otrā lieta ir, cilvēki vienmēr meklēs kaut ko sliktu tevī, ja viņi neapmierināti ar sevi. Un, diemžēl, jums vajag sev teikt, ir tik daudz neapmierinātu cilvēku ar sevi, kuri vienkārši nespēs sadzīvot ar to faktu, ka jums viss ir kārtībā, vai arī izskatās no malas, ka viss ir kārtībā. Tāpēc, ka es jums saku, ka sociālos tīklos mēs liekam tikai pozitīvo palielinu, mēs pozicionējam tikai perfekto variantu sevis, kas nav tieši realitāte. Un es gribu, lai saprotat to, ka viss ir sākās ar jums pašiem. Vienalga, ko domā visi cilvēki apkārt. Es saprotu, ka skolā ir specifiski sarežģīti kaut kā manifestēt savas pozitīvās domas un būt vienkārši jūs paši. Tāpēc, ka skolā ir visi tie standarti, ka tev jābūt tādām drēbēm, tev jāizskatās tā un tā, tu nevari izcelties, tev jābūt labām atzīmēm. Skola ir sarežģīta vieta un, diemžēl, es nezinu, man skolas laiki bija ļoti grūti, tāpēc, ka es gribēju būt kreatīva un brīva, bet man skolas laikā visi bija identiski, un arī pat tagad ejot gar skolā, visi nesā vienas tās pašas drēbes, un visi izskatās identiski. Es neredzu personības, es neredzu krāsas, es neredzu manifestēšanu. Bet varbūt tāpēc, ka mēs esam vienkārši tāda postpadomju valsts, kura ir iebiedēta, ka mums visiem ir jābūt identiskiem, vai arī Staļina var atgriezīsies un mūs visu aizsūtīs uz Sibīriju. Mēs nevaram zināt, varbūt tas tiešām mums ir gēnā iegājis iekšā, un mūsu DNS vienkārši kliedz stūra māja. Numur 1, kā vajag beigt uztraukties, ko citu par jums domā. Cik daudz reizes jūs esat ielikuši bildi Instagramā un nesaņēmāt tik daudz laikus, kā jūs gribējāt, un jūs izdzēsat savu bildi? Tik daudz no mums to ir darījuši, un es ieskaitot arī, es esmu likusi tik daudz attēlus un nesaņēmu to atsauksmi, kuru es gribēju, un es izdzēsu savu bildi. Tas parāda to, cik ļoti jūs neusticaties paši sev. Mums visiem vajag uzticēties vairāk tam, ko mēs uzskatām par sevi un ko mēs uzskatām par pareizi, un beigt likt tik lielu uzsvaru uz cilvēkiem mums apkārt. Mēs piedzimām vieni, mēs nomirsim vieni. Cik brutāli tas neskanētu, ja tev patīk bildi Instagramā, kur tu gribi ielikt, liec viņu, ja tev viņa patīk. Un tas ir pirmais solis vispār sevis pieņemšanā, ir beigt kritizēt sevi par to, kas varbūt citiem nepatiktu, bet tev patīk vai apmierina. Man ir pirmie pieņemšanas laiki, it īpaši 2 gadus atpakaļ, sākās ar to, ka es vienkārši sāku likt bildes, kādas man personīgi patika. Un, ziniet, kad es smaidu, man var redzēt, piemēram, dubultzotu, piemēram, šādi, un kad es ļoti smaidu, ir bildes, kuras, piemēram, es rīktīgi šādi izskatos, kas izskatās ļoti atbaidoši, piemēram, jūs redzat tā kā dubultzots coming true. Un es izlēmu, ka tādas bildes, kuras es smaidu un redzu kaut nedaudz dubultzodu, vai mana puse, kas man riebjās, man šī puse nav mana labā puse, šī ir mana labā sliktā puse un šī ir mana labā puse. Un es izlēmu publicēt pirmkārt bildes ar šo pusi, otrkārt ar tur, kur man redzams zods, treškārt, kur es man draugiem, ceturkārt, kur nav vislabākais leņķis, es publicēju tās bildes internetā. Es sāku filmēt video, un es sapratu, es nevaru justies labi savā platformā, kamēr es nepieņemšu sevi tādu, kāda es esmu. Jā, es varēju atrast labākas bildes. Jā, es zinu, ka tajās bildēs es biju patiesi laimīga, un tās bildes man sagādāja prieku, tāpēc es viņas liku priekš sevis online. Un ar to cilvēki sāk saprast, jā, bet tā ir viņa, un viņa tā izskatās, un es nevaru slēpties no jums savas
video. Tāpēc, ka es esmu tāda, kāda es esmu, un man sāka tas ienākt galvā, ka, bet cilvēki redz mani video, cilvēki zina, kā es izskatos. Es nevaru paņemt un izmainīt savu ķermeni vairāk, tāpēc, ka cilvēki zina, kāds ir mans ķermenis, cilvēki zina, ka man ir dubultzot, cilvēki zina, ka man ir paliels deguns, cilvēki zina, ka man nav perfekti zaļas acis, bet gan brūni zaļas. Un es sāku saprast to, ka man ir jādzīvo priekš sevis, nevis priekš visiem 1000 cilvēkiem, kuri skatās manus video. Un, piemēram, jūs to varat uztvert, ka man nav jādzīvo priekš tiem cilvēkiem, kas skatās manas bildes Instagramā un dod man to apstiprinājumu, ka es esmu pietiekami labs, kad jūs esat pietiekami labi. Un mums ir jāsaprot to, ka mūsu viedoklim ir jābūt augstāk nekā citu cilvēku viedokļi. Piemēram, es saņemu konstanti. Nevelc tāds drēbs, tu izskaties neglīti tajās. Piemēram, velc kaut ko brīvāku kā maisveidīgs, tāpēc, ka meitenēm ar lielākajiem izmēriem nedrīkst nesēt apspildes drēbes. Un ziniet ko? Es turpināšu nesēt, tāpēc, ka mans viedoklis saka, ka es izskatos labi. Man ir prieks, man ir bauda, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tas, uz ko man vēsela tiecās, izskatīties tā konkrēti. Nevis tāpēc, ka ir kaut kādi cilvēki man apkārt, un tie nav tikai cilvēki, piemēram, interneta vidē, tie cilvēki apkārt, kuri saka, zini ko, varbūt nevajag. Un nav tā, ka 100 cilvēki man to saka, būs 10 cilvēki, kas saka jā, 10 cilvēki, kas teiks nē. Un tā būs jebkurā situācijā jūsu dzīvē. Būs cilvēki, kur teiks jā, un būs cilvēki, kur teiks nē. Vienmēr būs, kam tu patiks, un vienmēr būs, kam tu nepatiks. Bet tā ir tava izvēle, kādu manifestu tu liksi. Vai tu ticēsi tiem, kam tu riebies, vai tu ticēsi tiem, kam tu patīc. Un jā, ir ļoti daudz cilvēku, kurš saka, nav hates, bet tu izskaties pretīgi. Nav hates, bet šis izskatās stulbi. Un ziniet ko, visi tie cilvēki, kas saka nav hates, un pēc tam ieliek kaut kādu sūdu, jūs varat nelietot to nav hates, tāpēc, ka mēs visi internetā, jūsu youtuberi, influenceri, kurus jūs skatāties un kuriem jūs sakat nav hates, mēs esam tik ļoti noguruši no šīs frāzes, un esmu runājis ar tik daudziem par šo frāzi, mēs zinām, ka tas ir hates. Jūs varat nemanipulēt ar to tekstu un nemēģināt pat teikt nav hates, bet, jo dienas beigās tas tik un tā ir hates. Bet mēs manifestējam pārliecību par sevi. Bet mēs manifestējam to, ko mēs domājam par sevi dienas beigās. Un jums visiem arī vajag manifestēt to, ko jūs tiešām domājat par sevi. Un jūsu viedoklis ir šeit, citur šeit. Protams, konstruktīva kritika par to, ka varbūt tev tā kleitis saplēst un tev nevajag nesat saplēst kleitis. Būtu tā kā pareizi. Un ko mums vajadzētu uzklausīt, bet, ja, piemēram, tas ir ļoti, ļoti neadekvāti, un tur, piemēram, vai cilvēks tev mēģina iesmērēt, ka tev mīļākā krāsa, ka tev tikai piestāv baltas drēbes, ka tev patīk arī melnas, mans viedoklis, tavs viedoklis. Otrā lieta, kuru es jums iesaku darīt, ir vilkt reāli to, ko jūs gribat. Jums nav jāsalīdzina neviens cits cilvēks ar sevi, tāpēc, ka jūs neesat tas cilvēks. Un, manuprāt, lielākā traģēdija sociālajās tīklos ir tas, ka visi seko kaut kādiem standartiem sociālajos tīklos, kuri pat nav īsti. Pat jūsu slavenības, kā Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Emerata un visi cilvēki, viņi facetūno savas bildes. Jā, viņi ir skaisti, bet, ziniet, ja tas citāts, tu neesi neglīts, tu vienkārši esi nabadzīgs. Un ja mums visiem būtu pāris miljoni, lai izmainītu mūsu sejas un mums būtu labi profesionāļi apkārt, ticiet man, mēs visi būtu staigājuši Kendall Jenner, mēs būtu staigājuši Kylie Jenner. Viņiem visiem ir operācijas, viņiem visiem ir izmainīt sejas un nav nekā slikta mainīt savu seju, ja tu to dari priekš sevis un savas baudas. Es, piemēram, gribu palielināt lūpas. Es, piemēram, gribu bišķiņas šaurāku deguni. Es, piemēram, gribu nedaudz simetriskāku šeit zodu uztaisīt, bet tas nemaina to faktu, ka šobrīd es esmu pašpārliecināta. Un diez vai es tās lietas iekā dzīvē izdarīšu. Tās ir manas iegribas, tās nav manas nepieciešamības. Un jums ir jāsaprot to, ka jūs nevarat mainīties vienā dienā. Un tāpēc es vienmēr šos frāzi saku. Tu nevari izmainīt sevi pa vienu dienu. Tu nevari paņemt un šādi izdarīt un būt dieva, skaista, gara, tur, nezinu, lielām lūpām, kaut kādiem skaisti gari mati. Tu nevari. Tad kāpēc tev pavadīt šobrīd savu dzīvi šajā mirklī, šajā momentā, ienīstot, ko tev Dievs ir iedevis? Tā vietā, lai pateikt, ok, šī ir dotā situācija, tā es šobrīd izskatos, ok, es gribētu lielāks lūps, ir lip liner. Vienkārši
uzzīme ir pilns YouTubes ar to, kā palielināt savus lūpas ar kosmetiku. Tu gribi garākus matus, AliExpressā var pasūtīt labus pieliekamus matus, tiešām tajā klipšus, un viss ir fine, un ļauj un kop to, kas tev ir. Tu gribi iet tajā palikt ievāks, sporta zāles, skrien ārā, vingro mājās, ir tas gym blender, vai kā viņš tur saucās, ar visādiem treniņiem. Attīsties, lolo, mīli sevi šobrīd. Un, ja kāds to cits saka, ka tu esi neglīta, un es visu skolas dzīvi dzirdēju, Emīlija tāda, Emīlija šitāda, Emīlija neglīta. Un jā, tas ir grūti skolas laikā. Un universitātes, ka tu esi kaut kādā sabiedrībā, kurā tevi nesaprot, atrast sevi un beigt domāt, ko citu par tevi domā. Tas ir ļoti grūti. Un es zinu, cik daudz spēka tas prasīt no jums, lai beigtu klausītos un dzīvotu priekš sevis. Tāpēc, ka tas ir ļoti vientuļi, tas ir ļoti grūti, tas ir ārkārtīgi vientuļš process. Un, protams, lai būtu pašpārliecinātam, tev pirmkārt ir jākop sevi. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri sūdzas, es nevaru būt pašpārliecināta, tāpēc es cilvēkiem nepatīku. Ir vienmēr maziņš iemesls, kāpēc kaut kas tev ir ne tā. Bet ticiet man, ja jūs būsiet pašpārliecināti sevi un čilosiet un vaibosiet un viss būs kārtībā un jūs būsiet tas, kas jūs gribat būt un jūs vilksiet to, ko jūs gribat, man bija lielākā problēma tajā, ka es nevarēju normāli runāt. Es tostījos, es baidījos, es pat nezinu, es vienkārši nevarēju runāt. Man bija tāds, Tagad tā es runāju skolas laikā. Un man bija bail no maniem klases biedriem, kuriem es riktīgi riebos, un es neizrādīju baigo, un es ģērbos arī ļoti dīvaini, tāpēc man bija 101 iemesls. Un es zinu, ka ja es vienkārši nomierinātos un savākt sevi rokās un atgriezos atpakaļ laikā un vienkārši neņemtu vērā un dzīvot priekš sevis, tas viss būtu citādāk. Un jūs visu varat mainīt. Un godīgi sakot, jā, ir grūti sevi saskatīt kaut ko attīstīties un mainīt un pateikt, viss fine, tāpēc, ka pārliecība nav par to, ka tu pieņem pilnībā sevi. Tātad, ka tu esi, ka tu nerūpēji, tu tur pīpē, tu tur skolu bastu, nē. Pārliecība ir sevis respektēšana, pārliecība ir rūpēšanās par sevi. Pārliecība ir sevis pietiekama cieņas izrādīšana pret sevi, ka tu gribi labāko priekš sevis. Un ko tu gribi labāko? Tu gribi labas atzīmes, tu gribi labi izskatīties, tu gribi kopt sevi, tu gribi būt tīrs un kārtīgs, tu gribi rūpēties par savu ķermeni. Un nē, tas nenozīmē, ka jums jābūt visiem slaidiem. Un nē, tas nenozīmē to, ka jums jābeidz ēst junk foods, kad jums ir tās dienas, kad gribās un punkt. Nē, tas vienkārši nozīmē to, ka tu respektē sevi, ka tu neielaic sevi, ka tu cīnies par to, lai būtu labākā versija sevis. Un mēs neesam copy-paste. Un tas nekas. Jums ir jābeidz ieciklēties uz lietām, kas jūs sevi neapmierina. Ir meitenes, kuras man raksta, ka viņas ir apsēstas ar to, ka viņiem pārāk liels krūtis, vai pārāk liels deguns, vai viņiem nepatīk gurni, vai viņiem ir vēders. Beidziet par to domāt. Labojiet to ikdienā, piemēram, vingrojiet, tur sportojiet, ēdiet pareizi, bet nedzīvojiet priekš tā. Ir cilvēki, kuri vienkārši ieciklēs tik ļoti uz vienu lietu, ka viņi paliek apsēsti līdz līmenim, ka viņi neko citu neredz kā tikai sevi sliktu. Vienkārši, jā, man nepatīk mans dibens, un es gribētu, lai viņš ir tā kā springāks vai labāks. Springāks ir tāds vārds? Tāds apaļāks un tvirtāks. Jūs nevarat katru dienu celties un pat dienu skatīties un domāt bāc un gruzīties, kāds man ir dibens. Nē, pavingro no rīta, pavingro vakarā, pirms skolas, pēc skolas un pārējo dienas daļu vēl tam, kas tev reāli rūp. Bingo! Viss, mēs beidzam iespringt. Mēs beidzam iespringt. Un es tik ļoti gribu, lai saprotu to, ka neviens cits cilvēks nenovērtēs jūs labāk par jums pašiem. Un es gribu, lai esat labākais versijas sevis un loliet un mīlat un nedarat sev pāri un tiešām iemīlat sevi no sirds dziļumiem. Tagad, un tas ir process, un tas ir garš process, bet viņš sāksies tad, kad jūs viņu sāksiet, un jūs sāksiet viņu tagad, ticiet man, pēc 2-3 gadiem jūs atskatīsieties un domāsiet, wow, es to čiepu nepazīstu, es viņu nezinu, kā es varēju tā dzīvot, es nezinu, kas es par cilvēku, un tā būs viena no labākajām sajūtām, ko jūs piedzīvosiet, kad jūs atskatīsieties un domāsiet, wow, es to izdarīju.
es manifestēju tik skaļi un dzidri un labi un ar mīlestību un prieku, ka tas notika. Un vienmēr būs šaubas par sevi, un vienmēr būs tās dienas, kad mēs negribēsim izlīst no gultas, ja mēs jūtamies kā mēsls, bet ziniet, tā ir dzīve. Un viss, kā jūs izvēlaties dzīvot šodien, ir tas, kā jūs viņu nodzīvosiet. Un tas arī viss šim video. Es ceru, ka šis noderēja kādam no jums. Manifestēšana ir ļoti liela lieta, mēs visi mācāmies un mēs visi ejam pamazām uz priekšu savā dzīvē. Ja jums patika šis video, tad lūdzu nolaikojiet un atstājiet lejā komentāru par to, kādu tēmu jūs gribētu dzirdēt tālāk, bet neaizmirstiet to, ka jums jārūpēs par sevi, par cilvēkiem apkārt un esat mīlestības pilni arī nākamajos manos video. Esiet vienmēr mīlestības pilni. Un atā!